Tas man no studiju gadiem vienmēr sev likās sācis grozītas. Man tas ir, es nezinu, man vienkārši, ja es, man kaut ko tajos pirkstos vajag, pēc tam tas nenozīmē, ka es tur nervozēju vai ko, tas vienkārši līdz, ka es sāku domāt, man vajag kaut kā tie pirksti kaut kā kustās. Tas ir, tas pat, Tas maziem bērniem autismu vai kaut kā tāda slimība, tur ir pašstimulējoša uzvedība, un tad viņiem liek sist lauksts vai zīmoli griezt vai kaut kā tā. Tas sanāk pašstimulējoša uzvedība, sanāk, ka tu nokoncentrē. Nē, tas ir viens, man liekas. Varbūt es esmu autisks. Nē, tas ir viens. Otrs, man liekas, varbūt tas ir tā kā pretiniekam to var novērst uzmanību. Čakarē viņa zina, tev tas notiek automātiski. Es skaidri atceros, sēdēju lekcijās, zinu kā lekcijas, pusotru stundu, it kā jāpieraksta, nevienmēr to pierakstīt. Kopš tā laika tas tā kļūst, bet es saku, ja nav zīmols, man nenāk kaut ko pirkstu, ko knibinās. Citi kāju krati, tas varbūt arī nav nebis nekā nervi vai kaut kas tāds. Nē, tas tieši, drīzāk saistās labsajūtu vai koncentrēšanos. Tas nav, es vismaz tā nejūtu, ka es būtu sēdījis kādu stresu vai ko, es arī mājā, bet drīzāk kaut kā līdz, ko tu jākoncentrēs, kad intelektuāli piepūtā tie pirksti kaut kā.